Visiem, kas piedalās šajā projektā, visām kompānijām. Tur ir vesela vārza cilvēku, simtiem cilvēku, kas tajā visā nodarbināti. Viņi saņem pietiekoši lielas algas. Manuprāt, atbildība ļoti skaidra. Tas ir satiksmes ministrs, kuram ir jāatnes risinājums esošā budžeta ietvarā. Es teicu, cik cilvēku strādā abās kompānijās? Cik jūs kompānijās strādā? Jā, 200. Cik? 200. Un cik jūs? 134 apmēram. Ok, tad 340 cilvēki, kas ar šito te visu nodarbojas, un tur mēs esam. Varat nosaukt lielākās algas uzņēmumā? Pirmo desmitnieku nosauksiet, lūdzu. Man viņš ir šeit patās. Pirmo desmitnieku nosauciet. Cik mēnesī saņemtie cilvēku algas? Es nedomāju, ka tas būtu korekti, ja es tagad saukšu uzvārdus. Es nesaku uzvārdus, bet vienkārši, ja kādreiz sabiedrība to uzzinās. Ja? Kāpēc nevarat tagad uzzināt? Tāpēc, ka es nevaru uzzināt. Pašai kompānijai tas būtu jānosauc, bet tās izmaksas ir. Kompānija līdz piedara arī mums? Droši vien, jā, tas ir publisks, bet droši vien, ka ministrija var nosaukt, bet 340 cilvēki ar šito visu nodarbojās, un tās ir rezultāts, un tā ir tikai vadības komanda. Pirmā kārtām jāmin, ka cilvēki ir mainījušies, kad nav tie paši cilvēki vēsturiskie, kas šīs kļūdas ir pieļaujuši. Ne projektā, bet vadības pozīcijā. Cilvēki strādā melnām mutēm, lai meklētu risinājumu, sadalītu kārtās, piesaistītu finansējumu, samazinātu izmaksas, ieviestu procedūras, lai nepieļautu vairāk šādu teku apakšs. 340 cilvēks, lai šito visu vadītu. Ja jūs salīdzinātu ar citu ārzemju projektiem, kur ir tūkstošiem cilvēku, kas pie šī projekta realizēšanas strādā, tad Latvijā un Lietuvā un Igaunijā nav vislielākais cilvēku skaits. Pie tam, ja es saucu 200, tieši šie 200 cilvēki strādā gan uz Lietuvu, gan uz Latviju, gan uz Igauniju. Tie nav cilvēki, kas strādā uz Latviju.